Liels notikums. Jemenas hutieši vaino Saūda Arābiju uzbrukumos Sanas starptautiskajai lidostai, lai neļautu Irānas lidmašīnai nolaisties hutiešu kontrolētajā galvaspilsētā. Nav oficiāla apstiprinājuma no Rijādas, taču starptautiski atzītā Jemenas valdība, kuru atbalsta Saūda Arābija, izteicās šādi. Jemenas likumīgā valdība ir. Jemenas likumīgā valdība, sadarbojoties ar reģionālo un starptautisko sabiedrību un izmantojot visus diplomātiskos un juridiskos līdzekļus, ir centusies pārliecināt Irānas režīmu un hutiešu milicijas Sanā atgriezties bruņotajos spēkos un neiebrukt Jemenas gaisa telpā ar Irānas lidmašīnām. Mūsu pacietība tagad ir izsīkusi. Mēs atbildēsim atbilstoši uz šiem pārkāpumiem. Mēs uzskatām Irānu par pilnībā atbildīgu gan juridiski, gan morāli par jebkuru Jemenas gaisa telpas pārkāpumu. Edmunds Fitons Brauns, vecākais pētnieks Demokrātija aizsardzības fondā, kā arī bijušais apvienotās karalistes vēstnieks Jemenā. Edmund, lieliski, ka šodien esi kopā ar mums i24 News English. Šeit mums ir Saūda Arābija, kas vēl oficiāli neuzņemās atbildību, bet hutieši vaino Saūda Arābijas spēkus. Ko šis brīdis nozīmē Saūda Arābijai un varas līdzsvaram, ko mēs šobrīd redzam starp Irānu un saudiešiem Jemenā? Es domāju, ka tas ir patiešām sarežģīti saudiešiem. Viņi vēlas vērsties pret visu, kas pārkāpj blokādi. Taču vienlaikus viņi nav bijuši īpaši efektīvi savās intervencēs karā ar Irānu, kurā ir iesaistījušās Amerikas Savienotās valstis un Izrēla. Tāpēc irāņi un hutieši ir sajutuši vājumu un uzskata, ka tagad var izaicināt blokādi, ko saudieši ir skaidri noteikuši. Ziniet, nav šaubu, ka saudieši veic šos triecienus. Viņi ir skaidri norādījuši, ka tam iebilst. Jautājums ir, ja Irāņi ir apņēmības pilni to darīt, vai saudieši būs gatavi tam pretoties? Vai viņi būs gatavi pieņemt sekas, kas rodās stājoties pretī tam? Protams, nav tik grūti liekt cilvēkiem izmantot lidostu. Viss, kas jādara, ir jāizsit caurums skrejceļā, kā to pagātnē ir darījusi Izrēla, kā to ir darījusi arī Saūda Arābija. Tātad militārās stratēģijas ziņā ir vienkārši iespēja. Taču problēma ir tā, ka tas nostāda Saūda Arābiju ļoti naidīgā pozīcijā gan pret Irānu, gan hutiešiem. Un viņi ir centušies šo fronti deeskalēt. Jemenas starptautiski atzītās valdības vadītājs saka, ka viņš nepaplašinās šo konfrontāciju, jo tas sasniegtu Irānas mērķi ievilkt Jemenu un tās iedzīvotājus karā. Huti saka, ka viņi sāsinās darbības pret Saūda spēkiem. Vai ir kāds veids, kā šis konflikts paliktu vairāk Jemenas iekšienē, nevis izplatītos pa visu reģionu? Es domāju, ka zināmā mērā tā ir izvēle, kas jāizdara hutiem un irāņiem, jo ja viņi spiedīs pietiekami stipri, tad es pieņemu Saudi jutīsies spiest pretoties. Un es domāju, ka ir iespējams, ka arī amerikāņi jutīs, ka viņiem šeit ir savas intereses un viņi vēlēsies atbalstīt Saudi šajā jautājumā. Tādējādi tas varētu kļūt par starptautisku konfliktu. Tas, ko saka Rašāds al-Aleimi, valdības vadītājs starptautiski atzītajā Jemenas valdībā, patiešām tiek pausts publiskam patēriņam un lai saglabātu Saūdu pozīciju. Ziniet, Saūdija cenšas būt diskrēti šajā jautājumā, kā minēja jūsu korespondents. Un, protams, al-Aimi neteiks neko tādu, kas būtu pretrunā ar Saūdu nostāju vai apkaunot Saūdus. Jūs teicāt, ka tas, kas notiks tālāk, galvenokārt ir atkarīgs no hutiešiem un Irānas. Bet kā ir ar Saūda Arābiju? Jums ir taisnība, ka viņi ir atturējušies pievienoties karam pret Irānu, bet vai šie notikumi varētu mainīt aprēķinus brīdī, kad Persijas līča reģions šķiet atkal tuvojas kara stāvoklim Irānas uzbrukuma dēļ? Jā, tas varētu notikt jebkurā virzienā. No vienas puses, es domāju, ka Persijas līča valstīs ir ļoti spēcīga vēlme deeskalēt situāciju un izvairīties no kara. Jo viņi jūt, ka visa viņa ekonomika ir tik ļoti apdraudēta šāda veida hausa dēļ, ko ir radījuši Irāņi. Taču ņemot vērā, ka Irāņi katru reizi, kad viņiem kaut kas nepatīk Hormuza šaurumā vai Libānā, uzstāja uz atriebību pret Persijas līča valstīm, tas nostāda šīs valstis gandrīz neiespējamā situācijā. Tādā ziņā Saūda Arābija var būt spiest rīkoties kareivīgāk, lai gan, manuprāt, viņu tieksme ir deeskalēt situāciju. Tagad ir vēl viena lieta, ko man vajadzētu pieminēt, proti attiecības starp Saūda Arābiju un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Šīs attiecības nopietni sašķobījās Dienvidjemenas notikuma dēļ pagājušā gada beigās un šī gada sākumā. Protams, ja Saūda Arābija grasās stāties pretī hutiešiem un irāņiem,
viņiem tas patiešām ir jādara pilnīgā partnerībā ar Emirātiem. Tāpēc es ceru, ka amerikāņi spēs palīdzēt šīm divām valstīm pārvarēt savas domstarpības. Kas šajā ziņā ir jādara? Jūs zinat, mēdz teikt, ka draugi jātur tuvu, bet ienaidnieki vēl tuvāk. Un dažkārt tieši ienaidnieki var palīdzēt diviem draugiem atkal satuvināties. Vai šis varētu būt brīdis, kad mēs redzam, ka Persijas līča šķelšanās tiek pārvarēta tieši notikumu dēļ Jemenā? Jā, pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka tieši šeit ir redzams, ka Irāņi rīkojas bezatbildīgi un dažkārt pārsniedz robežas. Tas pats attiecās uz hutiešiem un arī uz Libānas Hezbollah. Un bieži vien viņi panāk vienotību starp cilvēkiem, starp kuriem iepriekš bija veiksmīgi izraisījuši šķelšanos. Tātad jā, viņi varētu palīdzēt satuvināt saudiešus un emirātiešus, tāpat kā Irānas un Hezbollah pārmērīgā rīcība ir satuvinājusi Izraēlas valdību un Libānas valdību. Aizraujošs brīdis, kas pašlaik norisinās mūsu acu priekšā reģionā. Edmunds Fitons Brauns, lieliski, ka bijāt kopā ar mums i24 News English. Paldies! Paldies! Lai iegūtu plašāku skatījumu par to, kā Irāņi uz visu šo raugās, mums tagad pievienojas Hosro Esfahani, pētniecības direktors Nacionālajā savienībā par demokrātiju Irānā. Hosro, lieliski, ka esat kopā ar mums i24 News English. Acīm redzot, notiek daudz notikumu saistībā ar Jemenu. Ko tas nozīmē Irānai? Vai viņi var atļauties, lai viņa marionešu grupējums Jemenā šobrīd tiktu ievilkts karā, kuru atbalsta Saudarābija? Islāma republika nepazīst nekādas robežas attiecībā uz kariem, ko tā vērš pret pasauli. Tas palielinās spriedzi visā pasaulē, kamēr vien tas pastāvēs. Režīms ir sācis žvadzināt ieročus. Mēs redzējām, ko viņi darīja Hameneja bēra laikā, kad režīms pats uzstādīs simtiem un simtiem plakātu, aicinot nogalināt prezidentu Trumpu. Vai jūs domājat, ka viņi apstāsies pie tā, ka iesaistīs hutiešu teroristu grupas, lai tās pievienotos karam? Pilnīgi noteikti nē. Viņi ieņēmības pilni slēgt Hormuza šaurumu, un viņi izraisīs haosu visā tuvajos austrumos. Kamēr pastāvēs šī vadība, šis režīms, tas darīs tieši to pašu. Vai Irāna uzskata, ka tai joprojām ir lielākā kontrole vai ietekme pār Jemenu? Vai šis ir risks, par kuru viņi domāja, ka tas patiesībā nemaz nav risks? Un viņi ir gatavi iet uz visu. Mēs saskaramies ar nāves kultu, mēs saskaramies ar trakotāju baru, kuri ir pašnāvības misijā. Viņi neapstāsies ne pie kā. Tas, ko viņi izdarīja Hormuza šaurumā, izmantojot iznīcinātājus, izvietojot teroristu grupas Jemenā, proti hutiešus, kā arī Hezbollah Libānā. Šis režīms ir gatavs izmantot visas savas kārtas, jo zina, ka tā dienas ir skaitītas. Un viņi neapstāsies ne pie kā. Runājot par bēra ceremoniju, kuru mēs tikko redzējām, vai mēs redzam, ka tā ir devusi režīmam lielāku spēku vai atbalstu Irānas iekšienē, vai arī mēs redzam pretējo? Fakts, ka jaunais augstākais līderis Močtaba Hamenei nebija klāts sava tēva Ali Hamenei bērēs. Vai mēs redzam lielāku atbalsta sašķelšanos Irānas iekšienē pēc šīm bērēm? Es apgalvotu, ka Irānas iekšienē atbalsta ziņā Irānas Islāma republikai nekas nav mainījies. Mītīņš, ko mēs redzējām ap Hameneju, visticamāk tukšo zārku, jo iespējams viņš šeit tika pārvērsts asiņu miglā. Tas ir uzmundrinājis režīma atbalstītāju garu, taču tas nav piesaistījis režīmam nevienu jaunu atbalstītāju. Jo Irāņi atcerās, ko šis režīms izdarīja tikai janvārī, kad desmitiem tūkstoši nevainīgu, neapbruņotu protestētāji tika nogalināti Irānas ielās. Bet bērs, šis izrādītais teātris, ko viņi radīja ar tādu trakotāju kā Maks Blumentāls, Halīds Volšs un citi ietekmētāju palīdzību, kur aizlidoja uz Irānu un slavēja svinēja Hamenei un viņa mantojumu, tas ir palielinājis Irānas Islāma republikas spējas vervēt teroristus visā tuvajos austrumos. Šie cilvēki palīdz un atbalsta Irānas Islāma republika tās reģionālajās avantūrās. Tas ir tas, kas notiek. Irānas iekšienē režīms ir tāds pats kā agrāk. Es atzīmēšu, ka Saudarābija nosūtīja delegāciju uz bērēm, un tā bija viena no retajām Persijas līča valstīm, kas tur nosūtīja delegāciju. Ko tas nozīmē, ja Irānas atbalstītais grupējums Jemenā tagad vaino Saudarābiju un riskē izraisīt karu ar saudiešiem?
Arābu valstis Persijas līča reģionā jau ilgstoši spēlē šo nedrošo spēli ar Irānas Islāma Republiku. No vienas puses, viņi saprot draudus, ko Islāma Republika un Islāma revolūcijas gvardes korpus rada viņu drošībai, stabilitātei, izaugsmai un attīstībai, taču vienlaikus viņi negrasās ieguldīt lielus resursus Islāma Republikas gāšanā. Viņi bija tie, kas uzņēma galveno triecienu Islāma Republikas nesenajās militārajās operācijās kara otrajā kārtā. Režīms burtiski uzbruka katrai arābu valstī. Viņi zina, ka paši nespēja tikt galā ar Islāma Republiku bez Amerikas Savienoto Valstu un Izraēlas palīdzības. Un viņi cenšas turēt kārtas pie krūtīm. Viņi saglabās savas diplomātiskās attiecības ar Islāma Republiku gadījumā, ja šis režīms izdzīvos un viņiem nāksies sadzīvot ar šiem trakajiem savā kaimiņos. Izrēlai, Amerikas Savienotajām valstīm stāsts ir citāds. Amerikas Savienotās valstis ir ļoti, ļoti tālu no Irānas. Un režīms nevar darīt to, ko tas var darīt Arābijai. Izraēlas gadījumā Islāma Republika ir eksistenciāls drauds, miera nav. Arābu valstis vismaz var domāt, ka tās var pastāvīgi lavierēt starp diplomātiju un karu ar šo režīmu, bet tā ir kļūda. Mēs esam redzējuši, uz ko šis režīms ir spējīgs, ko šis režīms ir gatavs darīt, lai paliktu pie varas. Hosrojas Fahānī, lieliski, ka šodien esat kopā ar mums kanālā I24 News. Paldies par šo viedokli! Paldies, ka uzaicinājāt mani!